mums šai pat momentā ir jāpievēršās 4. un noslēdzošajai sesijai un par un ap to. Tad jau tālāk skaļu runi nododa kolēģi Mārtiņa Kapzema rokās. Mārtiņ! Paldies par šiem vētrainiem aplausiem. Labvakar, labdien, dāmas un kungi. Tā, man ir jāsjūt enerģija. Es esmu tāds cilvēks, kuram vajag enerģiju. Man vajag just, ka te ir enerģija un ka mums ies viss pareizajā virzienā. Tāpēc tā, wow, ok, tā mans vārds ir Mārtiņš Kapzems, jā, kā man jau iepazīstināja. Šī viss tā uzņēmēja darbība, jaunie uzņēmējs, kā saka, līdzfinansējumi, viss uz jūs. Absolūti neko no tā nesaprotu, tāpēc īsti nesaprotu, kāpēc man šeit uzaicināja. Bet varbūt tas tāpēc, lai es vienkārši tā cilvēku valodā parunātos ar tiem maniem viesiem, kas šeit nāks, un mēs varētu attiecīgi atbildēt uz tiem visiem jautājumiem kopistiski. Viņi varētu atbildēt uz jautājumiem, kur noteikti arī jums interesē. Pirms mēs sākam, man vajadzētu nedaudz saprast, paceļ godīgi rokas, paceļ rokas tie, kur šodien ir ieradušies, un viņi zina, ka viņiem jau ir tā ideja, viņi tikai meklē investoru. Godīgi paceļ rokas. Pārējie lūdzu uztaisim vētrainus aplausus. Lūdzu vētrainus aplausus tiem, kuri meklē, jā. Jo šī ir viena no grupām, malači tiešām. Mēs jums ticam, es novēlu vienu dienu jums kļūt par īstiem tiem vienradžiem, kā saka, jā, šajā valodā. Un otrais jau tas, otrā grupa ir cilvēki tādi, kā sacīt, jāsaka, kuri ir ieradušies. Wow, tur durvis vaļā, hei, kokteļi, kaut kāds tusiņš notiekās. Nu labi, jāatnāk. Pats ir godīgi roka, kurš tā? Nu tā īsti, nezinu, kāpēc ir šeit. Jā, nu godīgi tā. Jā, 2, 3 aplausi arī šiem cilvēkiem. Lūdzu, jā, kārtīgi vētrainā aplausi, jā, skaļi. Jā, ok, jo arī bez jums mēs noteikti nevarētu iztikt. Un mums ir 3. cilvēka grupa, bet godīgi paceļ rokas, jā. Tie visi, kuri pārstāv to pusi, kuri ir gatavi investēt, gatavi palīdzēt ar lietām un gatavi to savu lielo pleci dot. Paceļ rociņas, godīgi, jā. Nav šeit neviena. Wow! Bet nu labā ziņa man skatos pārskāps. Tāpēc, dāmas un kungi, ar ļoti skaļiem aplausiem, 3. līmeņa aplausiem. Mums ir 1., 2., 3. līmenis. 1. līmenis super tāds nērts, tagad ļoti kluss. Pamēģinām 1. līmeņa aplausus. 3, 2, 1. 1. līmenis. Jā, nērti aplausi. 2. līmenis, jo tāds nav tā kā teātrī. Pamēģinām 2. līmenī. 3, 2, 1. Ok, kādam švakām izrādām jūs esat gājuši, jēziņi. Labi, un 3. līmenis jūs aiziet uz rock koncertu vai kaut koncertu, kur jūs mīļākie mākslinieki visi kopā stāv uz skatuves un sāk spēlēt jūs mīļāko dziesmu, un jūs tā kā reāli uztaisat tādu vibrāciju, ka iespējams, ka paceļās pat jumts. Pamēģinām uz 3 šeit tādu skaļot roksnīt. Un nekautramies. 3 un 4! Wow, super, tā ir enerģija. To es saprotu. Šī būs, dāmas un kungi, darījuma virtuve, kur jūs uzzināsiet. Mēs visi kopā uzzināsim, arī es uzzināšu, kā tad patiesībā tās visas lietas notiekās, kā viņi izdomā. Šis jaunuzņēmums ir diezgan tāds daudzsološs. Šis noteikti uzreiz ir sarkanais kā roks. Kādai ir jābūt tavai personībai, lai viņi izvēlotos tevi un iespējams, ka piešķirt kādu finansējumu, ja? Un kā viņi redz caur tam tai prezentācijai, ka jūs esat sagatavojuši. Uz visiem šiem jautājumiem jums palīdzēs atbildēt, mums palīdzēs atbildēt šie lieliskie cilvēki. Tāpēc aicināsim, dāmas un kungi, šeit uz skatuvi apsēsties. Man blakus pirmais mums nāk, dāmas un kungi, Matīs Neimanis ar aplausiem. Iespēja Kapitāla fonda, Bildīt VC Latvija partneris un vadītājs droši sēdies. Jā, es domāju, kāpēc ne, droši sēdies, jā, ar savu ūdeni atnācis, labi. Neprasīšu, kas pudelītē, jā, jūs varēsiet paši pavaicāt vēlāk. Dāmas un kungi, ar tikpat vētrainiem un vēl nedaudz skaļākiem aplausiem Laima Tropā, lūdzu. Iespēja Kapitāla fonda Outlast Fund operatīvā darba vadītāja, lūdzu. Un mums Laima ir bez pudelītes, nekas. Reku tevi dzērieni pacienājis, mums ir visāds cidonijas, gāzēts un negāzēts ūdens arī. Un numur 3, dāmas un kungi, Arta Abašina, lūdzu. Arta Abašina, Iespēja Kapitāla fonda Bad Ideas, .fund vadītāja. Ļoti labs nosaukums, par to nosaukumu vēl gribēšu parunāt arī ar savu pudelīti. Tas vienīgais bez pudelītes. Nu, tad es apsēdīšos. Ok. Mēs darīsim tā. Spēlēsim tādas, kā saka, apgrieztās spēles. Darīsim lietas nedaudz citādāk, kā tās tiek darītas parasti. Pie jums noteikti ir pieņemts, ka cilvēki nāk, ja, un tad notiekās tās ideju pičošanas, un ka tev ir, tu iekāp, zin kā, ar tādu potenciālu investoru liftā, un viņš saka, kamēr mēs tiksim augšā līdz 7. stāvam, tev ir jāapspēj nopičot savu ideju. Tev ir jāizstāsta tā viss, ka lai būtu tāds, jā, es esmu gatavs, es tev piešķiru finansējumu. Cik tev vien vajag, jo es ticu tavai idejai.
Un parasti reāli tas ir limitēts laiks un stress un spriedzi. Šoreiz, mīļie, lai mums būtu tādas kā rotaļas un būtu tā jautrāk, es gribētu, lai jūs katrs iepazīstiniet ar sevi, pastāstiet, kas jūs esat, ko jūs dariet, nedaudz nopičojiet sevi, ja, lai cilvēkiem būtu interesanti, varbūt tās vēl kāds no malas, no bibliotekas iznākt, un varbūt tās vēl no turienes atnākt, apsēstos, un būtu tā, jā, šajos būs ļoti interesanti klausīties. Jums būs katram dots 2 minūtes, ko pastāstīt par sevi, nedaudz tā īsumiņā. Mēs esam gatavi? Ja? Kurš varētu sākt pirmais, varbūt tās Arta? Ja? Tā, Arta nostājas tur priekšā. Es paņemšu timerīti, tuņās ieslēgsim, lai visi godīgi. Tev būs 2 minūtes, ja? Es apsolos uzņemt laiku, būt ļoti precīzs. Ok, 2 minūtes un 0 sekundes. Tev jau slaids ir atvēries. Ir kāds sagatavojis. Dāmas un ir aplausiem. Lūdzu, aplausi Artai. 3, 2, 1 un laiks sākās! Tas tā kā skolā, ka pirmie jāsāk Arta Bāšina, AB. Bet prieks būt šeit šodien. Esmu Arta no Bērēdijas. Kā jau minēju, man parasti sanāk būt otrā pusē, un man patiesībā ļoti nepatīk prezentēt. Es daudz vicinos ar rokām, man palīdz sarkana seja, tā kā atvainojos par šo. Tādas esmu, un mēs esam Bērēdijas. Testējot testerītī, mēs esam riska kapitāla fonds un eņģeļu sindikāts. Mēs investējam ļoti agrīnas stadijas jaunuzņēmumos, sākot ar 50,000 līdz pat 1,5 miljonam. Man daudzi jautā, kāpēc te Bērēdijas, ir sliktās idejas. Un iemesls ir vienkārši. Ja mēs pastamies uz visiem vienradžiem vai jau zināmajām lielajām, slavenajām kompānijām, visas kādreiz bija trakas un patiesībā sliktas idejas. Tā pēdējo gadu laikā esam investējuši jau 40 sliktās, varbūt ļoti labās idejās, to laiks vēl rādīs, bet mēs kā fonds darām vairāk nekā tikai investējam. Mēs katrs no mūsu portfolio uzņēmumiem iet cauri šīm 3 blokiem, 3 programmām, un pirmā svarīgākā lieta, ko es vēlos uzsvērt, ir mūsu komūna. Mūsu eņģeļu investoru lokā ir vairāk kā 250 cilvēki no šīm un arī citām kompānijām, kas paši ir bijuši uzņēmumu dibinātāji, kas ir strādājušies uzņēmumos un zina, kādiem elles lokiem katrs startup founders iet cauri. Šie uzņēmuma dibinātāji ne tikai investē mūsu portfolio startupos, bet arī strādā ar tiem dienā, palīdz atvērt durvis, atrast klientus, potenciālos jaunos darbiniekus. Un ir blakus, redzot, kādās kurpēs paši viņi ir bijuši, tā kā mēģina iziet cauri šim startupu ceļām, jeb journey kopīgi. Tāpēc katrs no mūsu startup founderiem iet kopā ar mūsu fonda partneri programmā Launchpad. Šo es nevarēju iztulkot, parasti visu runā angliski, bet šī Launchpad, ja pacelšanās lauciņa programma, ir kaut kas tāds, kur mēs strādājam pie go-to-market, ja pārdošanas stratēģijas, un mēģinām katru no mūsu portfolio kompānijām dabūt līdz nākamajam investīciju laikam vai periodam daudz ātrākā laikā kā parasti. Okay, nezināju, cik brutāli būs. Tev viens talks, ne? Pareizi. Man ir viens savs slaids. Okay, pirmā reize, piedos. Jā, es jau redzēju, tur vispār jau laiks bija beidzies. Es esmu no tiem labajiem, tu jau zini. Paldies. Par pēdējo minūti, tad Bad Brain viss šeit runā par AI, un mēs arī ne tikai runājam, bet arī daram. Bērēdijas ietvarā mēs veidojam tādu bad smadzeni, kur mēs ne tikai palīdzam, ātrāk saprotam, kā investēt, kur investēt, bet arī palīdzam uz portfolio kompānijām. Tā kā, ja jums ir slikta ideja, dodiet man ziņu. Ar aplausiem, dāmas un gungi! Visas sliktās idejas apkopojās vienā vietā. 40+, tā neko iespaidīgi. Es domāju, ka mums jāturpina tālāk. Matīs, tu esi gatavs? Nē. Jā? Tad 3, 2, 1, mēģini iekļauties 2 minūtēs. Sveiki, es esmu Matīs no investīciju fonda Buildit. Mēs ieguldam uzņēmumos, kas būvē, veido gudrās ierīces, robotus, robotizētus risinājumus, dronus, kaut ko tādu, ko var nolikt uz galda, paņemt rokās, kaut ko tādu tangible, latviski sakot. Parasti mēs ieguldam ļoti agrīnos uzņēmumos, kuriem jau ir kaut kāds prototyps, ir kaut kas, ko parādīt, ka tas strādā. Un tādā stadijā parasti līdz tirgum vēl ir tāls ceļš ejams. Tas, ko mēs varam palīdzēt ar naudu, diezgan daudz varam ieguldīt, beigās līdz pat 1,5 miljonam, bet svarīgākā lieta ir, ka varam palīdzēt ar padomu. Tur mūsu portfelī visi uzņēmumi, visi kā viens ir gājuši cauri ļoti grūtiem laikiem. Mēs varam pastāstīt, ko darīt un arī ko nedarīt. Tā teikt, mācīties no citu kļūdām. Un kādos uzņēmumos mēs ieguldam un ko mēs prasam? Šis ir tāds viens lielais jautājums, uz ko jāvar atbildēt. Bet īstenībā tur ir daudz un dažādi jautājumi. Bet ir 2 lietas. Pirmā, kāpēc tad jūs, tā komanda, esat tā vienīgā
kas šo biznesu uzbūvēs, kāpēc jūs esat tik jaudīgi, tik forši. Un otrā lieta ir, kā jūs pelnīsiet naudu un cik daudz. Divas būtiskas lietas. Tad, runājot par naudu, dažreiz kaut ko vajag dot arī par brīvu. Un divi padomi par brīvu. Pirmais padoms ir, kad jūs būvējat lietas, tad, kad viņas ir labas, un tad, kad ir laba, dodat potenciāliem klientam testēt. Nebūvējiet perfektas lietas. Perfekts nozīmē bez kļūdām. Perfektu lietu nav. Uzbūvējāt, tas ir labs, viss dodat, lai klients testē. Otrs padoms bez maksas. Noteikti sākat būvēt savu biznesu šodien, šeit un tagad. Ja jūs gaidīsiet to brīdi, kad es visu zinu, es esmu gatavs, es jau zinu, kā visu izdarīt, pirmkārt, tāds brīdis varbūt nepienāks nekad, bet ja viņš pienāks pārāk vēlu. Tāpēc īstais brīdis ir šodien, šeit un tagad. Uz priekšu. Tie, kas grib parunāties, var man noķert šeit, var atrast manus kontaktus arī Google. Paldies! Wow! Redz, kā tu gandrīz līdz ar laiku, tev pāris sekundes pārskrēja pāri. Man liekas, droši, paldies, redz, kā atšķirās kaut kas. Tad, kas mums te nākamajā būs, jā. Es klausos. Laima, tu esi gatava? Laikam. Tad 3, 2, 1, un lai tad laiks iet. Jā, noslēgumā par trešo iespēju kapitāla fondu, Outlast fondu. Mani sauc Laima Tropa, un esmu daļa no Outlast komandas. Ir lietas, kas mums visiem ir kopīgas, un ir lietas, kas atšķirās. Es varbūt sākumā ar tiem faktiem, lai tie nosēžās, un tad pastāstīšu pārējo. Outlast fonds kopumā ir 21 miljonu apmērā. Mēs plānojam ieguldīt ap 30 potenciālās biznesa idejās. Ja mēs runājam par tiem investīciju izmēriem, tad tipiski agrīnas stadijas uzņēmumos mēs investējam no 50 līdz 250 tūkstošiem, taču ļoti priecājamies augt līdzi ar uzņēmumiem, un ja mēs redzam, ka šai biznesa ideja ir potenciāls, tad ļoti labprāt palīdzam un turpinam investēt arī izaugsmes stadijā līdz pat 1,5 miljonam. Kas mūs atšķir? Tas, ka mums ir... Darbojamies divās vietās, atrodamies Rīgā un Stokholmā, jo mēs redzam ļoti lielu pievienoto vērtību veidot šo tiltu starp Baltijas un Skandināvijas ekosistēmām. Tātad, jā, investējam pirmssēklas un sēklas stadijā, nefokusējamies uz kādu konkrētu nozari, taču ir būtiski, lai tas būtu tehnoloģija uzņēmums, lai tam būtu liels izaugsmes potenciāls. Kas tad stāv aiz Outlast fonda? Tie esam mēs 5 izbijuši uzņēmēji, komunas pārstāvji un arī ar plašu pieredzi investīciju pasaulē. Kas ir būtiski, ka fondu finansējums ir tā saucamā gudrā nauda, un kā jau kolēģi iepriekš minēja, mēs nepārskaitam tikai naudu uz kontu un tad gaidām, kad mēs nopelnīsim. Mēs darām visu iespējamo, lai jums palīdzētu izaugt. Gan ar savu plašo kontaktu loku, gan ar nākamajiem investoriem, kas varētu palīdzēt tālākās stadijās. Līdz šim esam paspējuši veikt jau 10 investīcijas, gan veselības aprūpes jomā, gan mākslīgā intelekta jomā, gan pat kosmosa tehnoloģijās, kas, starp citu, top šeit pat Latvijas universitātē. Tā kā ja jums ir ambiciozas idejas, vai vēl tikai sapņojat par tām, mēs ļoti priecāsimies iepazīties un ļoti ceram, ka arī tas realizēsies investīcijā. Tā kā tā, paldies! Perfekt, paldies tev! Aplausi! Aplausi Laimai. Redz, kā nedaudz esam ieskicējušies, bet tagad, es domāju, mēs varētu ķerties klāt tādai mūsu jautājumu tādam blokam, ja, kur mēs varētu nedaudz ieskatīties vairāk iekšā tajā virtuvē, un jūs varētu pastāstīt, kā patiesībā tur notiekās, un nedaudz padalīties ar tādu kā pieredzīti. Jūs par cik katram ir headsets, jūs varēsiet droši, kurā brīdī izpausties, varbūt kādam nedaudz nozagt kādu vārdu, tāpēc bez uztraukuma lēnā garā. Tad tāds pirmais jautājums no manas puses būtu tāds pavisam vienkāršs. Noteikti, kad es jau iztēlojos atbildi, bet to es gribēšu, lai atbildat katrs atsevišķi. Jā? Mēs varam sākt no tālākā gala. Vai kāds no jauna uzņēmumiem, kuriem ir attiecīgi piešķirts tas līdzfinansējums, ja? Vai kāds no viņiem ir kļūst tāds reāli bagāts? Tāds reāli bagāts. Tā, kad ir daudz naudu, ka naudu nejūt pilnīgi. Tad jautājums ir, vai pats uzņēmums ir, vai viņam ir bijis exits, tā kā viņš ir pārdots, vai tas ir individuāls cilvēks, kas kļūst bagāts. Varam noprecizēt, tā kā kas tam? Varbūt tās kāds, kurš bijis pie jums, kurš vienkārši viņš atnāca pie jums, viņš nebija bagāts, un tad jūs viņam nedaudz palīdzējāt, un viņš kļuva bagāts.
Ja, diemžēl nav tā, ka mēs uz 1,5 miljonu vienkārši iedošu. Katrs jau jutīsies bagāts, bet naudiņa arī ir jāliek uzņēmumā un jāspēj arī attīstīt uzņēmumu. Cerams, kādā mirklī viņš padarīs mani bagātu. Tā mēs tas tāds tit for tat, angliski saka. Bet mums noteikti ir uzņēmumi, ja jau minējām, ir 40 uzņēmumi. Mums ir bijis tā saucamais viens exits vai uzņēmums, kas ir pārdevis savas daļas jau nākamajiem lielākiem investoriem vai pārdevis kādam lielākam tirgus spēlētājiem. Šie founderi arī ir kļuvuši bagāti un pašlaik viņi nestrādā un atpūšas. Un patiesībā es jau pamazām domāju nākamo ideju. Tā kā pirmais mūsu 3 gadu laikā jau ir bijis, tas ir jau labs rādītājs fondam. Un mēs ceram nākamo pāris gadu laikā jau sagarīt vēl vairāk. Varbūt tās šodien šeit kāds sēž. Mēs jau nevaram zināt, vai ne? Ok, varbūt tās Laima, kā jūsu iestādē. Zin kā, jahtu nopircis laikam neviens vēl nav. Bet jā, jāstāsta, mēs investējam ļoti agrīni. Un tā kā mēs aktīvi sākām investēt tikai pagājušā gada vasarā, tas būtu ļoti liels veiksmes stāsts, ja jau kāds būtu kļuvis tik stāvām bagāts. Bet jāskatās plašāk. Iespējas šajā nozarē nopelnīt noteikti ir. Un ir pietiekami daudz veiksmes stāstu gan Latvijā, gan Baltijā. Un par saviem investīciju augļiem droši vien mēs varēsim sākt runāt pēc kādiem 2-3 gadiem. Ok, tad kāds laiks viņš vēl ir vajadzīgs, jo tas viss vēl ir svaigs. Tieši tā. Matīs, kā tavu nozari? Nevar sūdzēties. Bildi tam vēsture ir diezgan paila. Kādreiz Igaunijā bija un tagad Latvijā. Un tad no šiem vietējiem uzņēmumiem varbūt kāds atpazīst uzņēmumu Hackmotion. Tad viens no dibinātājiem ir tagad investors mūsu jaunajā fondā. Vai viņš ir bagāts vai nē, es nezinu, bet viņam bija nauda, ko ieguldīt mūsu jaunajā fondā. Tad jau ir bagāts noteikti. Viss jau relatīvi. Tad ir viens uzņēmums, kur mēs arī nopirka to uzņēmumu. Un atkal tā burvība, ka bieži vien visu kaut ko nevar atklāt, bet es zinu, ka tam galvenajam īpašniekam viņam ir diezgan daudz naudiņas. Bet sanāk, kad viņas sāka pie jums, ja? Tas bija sākums pa lielam, jau bija tādi maziņi, ja? Ar ideju. Protams, un tagad viņi ir izauguši reāli lieli tādi haizivs savā tirgu. Tas prasīja tam pēdējiem uzņēmumam, viņš beigās aizgāja finanšu institūcija, saucās Striga, tagad viņiem pārsaucās. Bet viņš kaut kādus 8 gadus strādāja, nepārspīlējot 24/7. Tā, ka no rīta līdz vakaram. Okay. Varbūt tas, Matīs, man nākamais jautājums arī varētu būt priekš tevis. Kādam ir jābūt tam produktam vai tam prototipam, lai jūs viņu tikai ieraugot? Jā, šeit mums būs interesanti parunāt. Zinu, baigi vienkārši jautājums, varētu arī baigi vienkārši atbildēt. Viena no lietām ir jārisina rītdienas problēma. Tā teikt, tas, kas šodien ir problēma, skaidrs, ka rītā tā vairs nebūs problēma. Un visforšākās lietas ir tās, kas tu ieraugi, šeit kaut kas ir, visticamāk, tuvākajā laikā tā būs riktīgā problēma, un tad, attiecīgi, viss būs mieri par to maksāt. Tas tāds uz nākotnes. Jūs tā kā reāli palielini skaties, kad redz, ka tas ir kaut kas ir problēma būs, un mēs meklējam problēmas savā ziņā. Jā, teiksim, top tēma ir droni, vai ne tagad? Kas to? Droni. Tur dažādiem pielietojumiem. Jā. Tās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Tas, kas ir vajadzīgs šodien, visticamāk, to vairs nevajadzēs rīt. Un tad ir jautājums, vai tu nāc klajā ar ideju, ko tu zini, tas būs pēc pāris gadiem ļoti karsta tēma. Tā kā par rītdienu ir jāskatās. Okay. Meitenes, es gribēšu no katras no jums atbild arī uz šādu jautājumu. Piemēram, kā jums izskatās ideālais uzņēmums šodien, kurš jaunu uzņēmums atnāk, kā izskatās tas ideālais šodienas jaunu uzņēmums? Kā viņš izskatās? Mēs laikam nemeklējam to ideālo. To būtu grūti nodefinēt. Tāds, ar kur būtu vērts vispār aicināt uz kādu otro līmeņu sarunu, teiksim tā. Tā ir noteikti pievienošos Matīsam. Ir jābūt reālai problēmai, ko uzņēmums grib risināt. Protams, komandai jābūt arī tehniski spēcīgai un jāvar pierādīt, ka viņi varēs gan šo produktu uzbūvēt, gan arī mērogot. Tā būtu otrā lieta. Un trešā, un es teiktu, pat svarīgākā ir tiešām šī globālā ambīcija, jo Latvijā mēs bieži vien redzam, kad pie mums atnāk ideja, varbūt forša ideja, bet mēs te kaut ko bišķiņ padarbosimies savā tirgu, te mazliet patestēsim, un ja paveiksies, tad mēs ieiesim Lietuvas tirgu. Un tad mums uzreiz
uzreiz mēs degam par tām globālajām idejām, par šīm izaugsmes stāstiem. Tad, kad mēs dzirdam šos mazos plānus, tad tas laikam uzreiz mums pavelk uz strīpu, ka mēs šīs sarunas neturpinam. Tāpēc gribu visus iedrošināt. Mēs esam mazs tirgus, un lai mēs kaut ko sasniegtu un izdarītu, mums ir tiešām jādomā ļoti globāli un vismaz pašiem jānocitās, ka mēs iekļūsim šajā globālajā tirgu, jo citādāk investors vēl jau vairāk nenoticēs. Kaut kā tā. Bet tavuprāt, jūsuprāt, mazais tāds, kurš domā par tādām mazajām problēmām, sētām, varbūt tās tuvākajā apriņķī, tas nav tik interesanti jums kā kāds, kurš atnāk un kā klau, es zinu. Visā pasaulē ir tāda problēma, jau man ir risinājums. Jā, jo tie, kas risina savu mazo lokālo problēmu, mums ir superīgas atbalsta programmas, ir LIA, ir Altums, ir dažādi lokālie pašvaldību projekti, lūdzu. Bet mēs meklējam tādus mazliet trakus cilvēkus, un kas tiešām ir ambiciozi un gatavi mainīt pasauli. Tas būtu droši vien tas tips, uz kuru mēs skatāmies. Par tiem mēs noteikti arī pēc tam vēl mazliet parunāsim. Varbūt tās Arta, kāds tavs skatījums uz šo? Man ir tikai jāpiekrīt kolēģiem, bet, ja man kaut kas jāpiemet, es tomēr gribu jau runāt par tiem trakiem cilvēkiem. Jo, kad mums atnāk jauns uzņēmums, mēs izvērtējam 4 komponentus - product, market, distribution un team. Es netulkošu, ceru, ka visi saprata. Un komanda šis pēdējais punkts ir 50% svars, kad mēs ļoti liekam uzsvaru uz to, kas ir šie cilvēki, cik ļoti viņi deg par šo ideju, vai viņi ir gatavi strādāt 8 gadus, 24/7, jo startup ceļš ir nenormāli grūts. Man cilvēki jautā, vai es gribu startup, man tāds, have you seen this? Nē, vispār es negribu iet šo ceļu. Mans darbs arī nav viegls, bet startup founderim ir jādeg par šo ideju, viņam ir jāgrib mainīt pasauli vai mainīt savu industriju, viņam ir jāsāp tāpat, kā sāp viņa klientam, viņam tiešām uzrauk šī problēma. Tāpēc tas ir tas, ko mēs skatāmies. Vai tev deg acis, un tad pēc tam mēs skatāmies, vai tu vispār to var realizēt. Okay. Varbūt, un kā ir pārējiem, ļoti labi paturpināja par to, kas jums ir tādas vadlīnijas, teiksim, tādi punkti, kuriem jūs ejat cauri. Varbūt tās, Matīs, tu varētu pastāstīt, kādi jums ir tie punkti. Bet reāli tā, lai šie cilvēki šeit klātesošie saprast, viņi jums aizsūta varbūt tās kaut kādu savu ideju, vai viņi grib nākt prezentēt, un tad, kad jūs esat viņu noprezentējuši, un kas ir tas, kā jūs ejat cauri, kas ir tie jūsu punkti, soļi, kurus jūs attiecīgi ejat? Ļoti ātri, viens no vienkāršākajiem. Nesteidzies tā, lai visi saprot galvenais. Labi. Viens no vienkāršākajiem veidiem uzmet monētu, vai ir vai nav. Un tad, vai iegulda vai neiegulda. Tā 50% varbūtība. Ja ir bišķi vairāk laika, tad pārsvarā gadījumā mēs mēģinām saprast, vai tas cilvēks saprot, kur viņš iet un ko viņš dara. Un nav svarīgi, ko tas cilvēks nezina, jo mēs visi nezinām daudz ko, bet kas ir tas, ko viņš zina. Un ir viena tā tēma, kur viņš ir, Latvijas sakot, riktīgi nazis, tā, kas saprot visu līdz pēdējiem. Tad droši vien ir vērts riskēt. Un, tagad arī es pieņemu, ka vidējais vecums ir diezgan jauni ļauži, vai ne? Tie, kas sēž viedajā rīcēs, var iečekot, kas tas ir pa uzņēmumu Submerge, Baltika. Sāka uzņēmumu, izveidoja abiem džekiem bija 19 gadi. Tas ir zemūdens drons. Zemūdens? Jā, un skaidrs, ka viņiem tajā laikā droši vien bija tieši 10 000 jautājumu, ko viņi nesaprata. Bet viņi ļoti labi zināja, varēja pateikt, kā uzbūvēt zemūdens dronu. Un tāds nebija bijis iepriekš? Jā, un viņi pa lielam ir diezgan tādi revolucionāri tā pieeja viņiem. Un tas ir tas, ka tu sēdi un saproti, tie džeki, to viņi māk izdarīt. Un tur ir vērts riskēt un iet iekšā. Un cik liela bija viņa komanda, ka viņi atnāca pie jums? Tas gan bija vājais punkts, jo komanda ir no 3. 2 ir pāris, tad 3 ir komanda. Viņi bija sākumā 2 džeki, kas bija tā kā vājā lieta. Tur, zin kā 2, tas ir sastrīdēsies savā starpā, tur viss slikti. Bet ar to tikām galā. Okay. Tā kā atgriežoties, 19 gadi, tas droši vien daudz ko tu nezini, bet vajag sākt un sanāk. Burvīgi. Prieks dzirdēt. Tavs komentāriņš. Es varu tikai piekrist kolēģiem, ka jo īpaši investējot agrīnā stadijā, tas komandas faktors ir būtiski izšķiroši svarīgs. Tāpēc, ka idejas ir daudz, pasaulē ir miljoniem idejas, bet ne visas ir lemts īstenot. Un arī pašai idejai bieži vien nav jābūt perfektai, jo tīpaši investējot agrīnā stadijā ļoti bieži idejas tiek pilnveidotas vai citreiz pat mainītas pilnīgi diametrāli uz citu pusi.
Bet jā, tā kā mēs investējam cilvēkos, mums ir jāspēj noticēt, ka šie ir cilvēki, kas šo ideju īstenos un kas iekaro šo pasauli. Tā kā tas cilvēku faktors ir, es teiktu, pats svarīgākais noteikti. Matīs, Viena lieta, būtu vairāk laika uzdot jums jautājumu, bet viena no lietām ir labi aizņemties no radiem, draugiem, ģimenes. Tad labāk, ja aizņemties no viņiem naudu, tad tur nesanāks biznesa viss slikti. Tāpēc vajag ņemt no investoriem. Bet paskaties savādāk to jautājumu. Ar ko tu gribi dalīt to guvumu? Visi mēs tā būvējam biznesu, lai būtu daudz naudu. Un ar ko tu gribi viņu dalīt? Ar kaut kādu nezināmu investoru vai ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un tad tas, ko mēs arī gribam sarunās, parasti mēģinam saprast, komanda, vai viņi ir ieguldījuši savu naudu, savus līdzekļus. Nav svarīgi, cik daudz. Bet jautājums, vai tas ir būtiski, viņi tiešām tic. Un ja mēs redzam, ka komanda ir piesaistījusi sev draugus un ģimeni un tam līdzīgi, tu saproti, ka viņi liek uz spēles. Ja tas viss nesanāks, tad viņi saprot, ka arī viņi tuvākos. Vai viņi ir baigi azartiskie? Jā, bet tur jau ir baigi svars, ka ir tās azartisms. Un viņi iet uz mērķi, ka viņi vinnēs, un tad jau tu gribi dalīties ar tiem saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un mūsu gadījumā tas spēlē lielu lomu, ka mēs redzam, ka komanda ir likusi arī savu ādu spēlē. Jā. Tas ir tāds, ok. Es varbūt varu piebilst šeit par savu ādu, ka bieži vien rādītājs, vai tu to uztver nopietni, vai tu aizgājis pilnā laikā ar to strādāt. Es joprojām redzu founderus, kas atnāk un tur, pāris stundas nedēļā pastrādā, negrib iet vēl prom gadiem no darba, jo ir pamata darbs, tam maksā algu, bet tev ir jāuzņems risks un tev jābūt gataviem iekšā. Pazuda skaņa. Lūdzu, palīdziet ar skaņu kāds. Lūdzu, apskaņojiet. Tā ir biznesa iespēja novērst šāda veida lietas. Varbūt man ļoti patīk, Matīs, tavs stāsts par to zemūdens. Tas bija jums, es protu, zemūdens stāsts, zemūdens droni. Okay, tas ir tāds labs pieredzes stāstiņš, tas labs veiksmes stāsts. Meitenes, protams, jums arī ir kāds katrai savs, ne mīļākais, bet, protams, viens veiksmes stāstiņš, ko jūs varētu pastāstīt, kurš arī liekas tāds, šis ir vērts pastāstīt, jo viņiem noteikti varētu interesēt. Daudzi, grūti izcelt kaut ko vienu. Mums tikai vienu vajag. Tikai vienu. Jā. Viena no tiešām interesantām investīcijām ir Deep Space Energy, kas ir komanda, kas starp citu ir tieši tepat no Latvijas Universitātes, kas šajā pagrabā būvē mazu kodolreaktoru, ko sūtīt kosmosā. Wow. Jā, un kad mēs sākām par šo investīciju runāt, daudz bija skeptiski. Protams, joprojām ir skeptiski, bet šis uzņēmums ir guvis arī liela NATO Diana akceleratoru atbalstu. Un mēs tiešām redzam milzīgu potenciālu. Tas, protams, skan kosmosīgi. Bet, pilnīgi kosmosīgi. Tā kā ar šādu investīciju mēs burtiski plānojam iekrot mēnesi. Jautājums, cik naudīgi tika piešķirt tur? Investīcijas mēs bieži piešķiram pētapiem. Tā kā sākotnēji tas ir mazāk, un tad, protams, augot ambīcijām un plāniem, tad šo investīciju mēs, protams, esam gatavi palielināt. Jā. Ļoti profesionāli atbildēja neatbildot jautājumu. Paldies. Kā tālajā galā? Es ceru, ka šis mikrofons strādā. Šis ir vadītāja mikrofons. Pārbaudītajām vērtībām. Tāpat kā visiem šeit, man ir daudz vārdu, ko minēt. Viens, kas man arī bija uz prezentācijas slaida, kas varat jums minējuši atkārtot, ir Superfull, tāds mazliet zināmāks Latvijas jaunu uzņēmums, jau mazliet tālākās fāzēs. Sāka gadus atpakaļ, kad es pat uzsāku darboties fondos, un ir prieks redzēt, ka šo gadu laikā Superfull kļuvis, kā saka, latviski profitable, viņi pelna naudu, viņi ne tikai dedzina manu naudu, kā investoru naudu, bet viņi jau paši sākus pelnīt naudu. Mārtiņš Lasmans pārcēlīja uz Ameriku, lai veidotu savu tīklu un pārdot uzņēmumu produktus tur. Tikko ir pievienojis jauns Chief Growth Officer, uzņēmumam veids ļoti labi un jau iet uz nākamo investīciju raundu. Pagājušais jau 25 miljonu valuācijā un uz augšu bija. Tā kā ejam ļoti labi uz priekšu. Wow, un tie ir jūsu audzēkņi, kā saka, ja? Jūsu paspārnē, jūs viņus tā kā sasildījuši, tad lidojiet putniņi. Viņai, izklausās forši. Reāli tādi 3 labi veiksmes stāstiņi. Tas man patīkās. Varbūt tās nedaudz vēl tieši par iepriekš stāstīju par to, ka jūs vairākas lietas spējat dot tiem jaunu uzņēmumiem, kas viņi nāk. Jūs varat dot gan kā saka, naudiņu, vai ne? Un jūs arī varat noteikti dot viņiem kontaktus un tādas lietas. Kas citreiz ir vērtīgāk, vai vienmēr tā nauda ir vērtīgāka, vai citreiz tas tomēr var būt kāds labs padoms vai kontakts un kaut kas tāds? Varbūt tās vēl var paturpināt.
Jā, es varu sākt. Es teikšu tā, ja ir laba ideja un labs uzņēmums, viņam naudas netrūkst. Mums ir ļoti bieži raundu, kur mēs sacenšamies ar citiem fondiem, vai mēs tiksim tur iekšā. Bieži tiek negociēts par visiem nosacījumiem, viņi mēģina dabūt izdevīgākus finansējumus. Tāpēc, ja tev ir labs startups, tu nav dabūsi. Tāpēc cilvēki meklē, jau minēja, man liekas, smart money, un tu saproti, kas ir tev vajadzīgs, ko šis investors tev atnesīs. Vai tie ir klienti ziemeļos, vai tie ir varbūt Amerikā, ir konkrēts vajadzīgs, varbūt tev ir zināms konkrēts cilvēks, ar kuru grib sadarboties. Tā kā es teiktu, kontakti un tā palīdzība ir ļoti svarīga. Droši noteikti ir kas sakāms. Jā, es arī varu noteikti tikai pievienoties, jo bieži vien viena veiksmīga saruna vai vienas atvērtas durvis var būt daudzreiz vērtīgāk nekā, izsūtīt tūkstošiem vienkārši augstos ēpastus. Tāpēc ļoti svarīgi izvēloties investori. Protams, ir šā privilēģija izvēlēties investori, tiešām skatīties, kas ir šī fonda investori tālāk, jo tas noteikti būs tas tuvākais networks, kas šiem uzņēmumiem palīdzēs augt, gan arī ko paši šie investori ir izdarījuši, kur viņi ir strādājuši, ar ko kopā viņi ir strādājuši. Jā, jo tas ir neatsverami svarīgi noteikti, un arī tīpaši jebkuram jaunu uzņēmumam parasti ir vairāk šie investīcija raundi, nekas nebeidzās uz šo pirmsēklas investīciju, un tāpēc ir būtiski saprast, vai arī šis investors palīdzēs atvērt durvis un nodrošināt arī to tālāko ceļu un to potenciālo exitu, lai tad tāds putniņš var lidot. Burvīgi. Tu gribēji pateikt, vai meitenes pateica? Tā ir reizes, kad meitenes pasaka pilnīgi visu, un mēs varam tikai pamāta galvu un piekrist. Jo viņām ir absolūta taisnība. Vienmēr. Tā, turpinot tālāk. Kādu varbūt tās Matīs varētu pastāstīt? Ja tu redzi, atnāk pie tevis, kā saka, jaunu uzņēmumus, komanda, ja tie ir vairāk jau kādi, tie jau ir 3, 4 cilvēki, un varbūt tās, kas ir tās īpašības cilvēkos, kuras tu īstenībā tu tā kā skaties, kādi viņi ir. Kuras ir tās īpašības, kuras ir, jā, šis ir zaļais karodziņš pacelts, mums patīk tas, un kas ir tā, ka tu redzi, šāda tipa cilvēks vai ar tādām iezīmēm, tad ne, tev uzreiz sarkans karogs, mēs varam pat neturpināt sarunu. Tas, es domāju, ir ļoti subjektīvi, un tāpat kā tu ieej tur kādā klubā, bārā, ir kādi, kas uzrunā, un ir kādi, kas neuzrunā. Tas nenozīmē, ka tie cilvēki ir slikti. Ir viens tips, kas patīk, cits, kas nepatīk. Tā viena lieta, kas man ļoti nepatīk, ir laiks ir nauda. Un ja es esmu tieši laikā, un otrs cilvēks nav tieši laikā, man baigi nepatīk. Otrajā reizē tad viss, man ir ko darīt. Jā, tur ir jābūt precīzi laikā, bet tas ir mans subjektīvais kritērijs. Otrs ir, ka tur ir tā attieksme, tāda pirksti gaisā. Mēs esam viskrutāk. Ja? Jā. Viss kārtībā. Tad, ka viņi visu zina, viss viņiem ir skaidrs, iedod naudu un gaida. Jā, atkal subjektīvi, man nepatīk. Bet tas nenozīmē, ka tas ir slikti, vienkārši man nepatīk. Jā, tas viss. Tie ir 2 galvenie. Varbūt tās Laima, kā ar tevi? Es droši vien nesaukšu tās tipiskās lietas, ko droši vien visi tur nojauši. Tur ambiciozs, tur talantīgs, māk tur pārdot, tehniskās zināšanas. Tas viss ir tā kā pašsaprotams. Bet viena tāda būtiska lieta, es nezinu, kā latviski pareizi pateikt, lai cilvēks ir coachable, lai viņš spēj mācīties un ieklausīties. Jo nevelti ir tas teiciens, jo tev liekas, ka tu zini visu, tu patiesībā nezini ko. Un man personīgi ļoti nepatīk tie cilvēki, arī līdzīgi kā Matīs saka, viņš ierodās, es visu zinu, es iekrošu pasauli, bet es personīgi nezinu nevienu startupu, kuram visam ir bijuši taisnība, un tas ceļš ir bijis vienkārši taisni uz augšu. Un ja tu nemāki ieklausīties padomos, ja tu nemāki ātri adaptēties izmaiņām, pilnveidot ideju, skatīties atvērt uz lietām un tiešām ņemt pretī to, ko investors tev ir gatavs dot, tad visticamāk mums nebūs pa ceļam. Es ļoti ceru, ka jūs visi pierakstāt tās svarīgās lietas, jo tiešām jūs izvēlaties iet pie kādiem no viņiem, tad jau jūs varat jau sev iemācīt ierasties laikā un nolaist tos pirkstus, kas ir gaisā, ielikt kaut kur kabatā. Arta, kas ir tas, kas tev tur tā patīk un nepatīk? Vai jums ir jūsu? Šis būs ļoti viegli visiem. Mums ir šis coachable. Šis bija tieši tas vārds, ko es taisījos teikt. Tāpēc tikai viens vārds jāpieraksta. Un es jau neizdomāju, kamēr abi runāja. Coachable ir vārds, ko es vēlējos izmantot un ko mēs meklējam un kas mums nepatīk, ja tā nav. Iemesls tam ir, ka mēs tiešām strādājam ļoti daudz ar mūsu founderiem. Es jau rādīju uz prezentācijai pirms tam. Tāpēc, ja kāds pasaka, ka viņš visu zina, viņam neko nevajag, tas ir ok, bet mēs droši vien nebūsim tev īstais fonds. Mums tomēr patīk strādāt ar mūsu founderiem kopīgi.
Okay, un kas varbūt ir tās lietas, jūs tā apkopojat to visu kopā, to sajūtu, kad viņi ierodās pie jums, vai citreiz ir tā, ka tā pirmā sajūta, kas jūsos iezogās, ir tā pareizā, vai citreiz tā, ka viņi var tās nedaudz tur pacelt tos pirkstus gaisā, bet beigās, bet viņi tomēr tur ir īstenībā tāda liela, tāda dārguma lāde viņos slēpjās. Matīs. Jā, ir tur. Pārsvarā gadījumi ir tā, ka sajūtu līmenī nevar tā kā nokvantificēt, bet ir tāda laba sajūta. Un ir tā, ka citreiz tu skaties uz cipariem, uz prezentācijām, it kā viss ir. Bet iekšējā balss saka, nē, nebūs. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu, kur mēs vairāk no komandas sēžam, runājam, lai nav tā, ka viens tur vai ne. Un mēs sakām, kaut kas nav laba sajūta, vai citreiz tieši otrādāk. Te ir jāmēģina, te būs viss forši. Super. Laima, kā jums ir attiecīgi, ja mēs tieši runājam par tiem, man izkrita te no galvas tā lietiņa, ko es gribētu ļoti pajautāt. Jā, atceros, neatceros, pazudu, kur bija. Tik ļoti labi, tik labs jautājums bija. Tad, kad viņi attiecīgi, respektīvi, ja gadās tas fails, ja, tu jūti, kaut kas tur īsti neiet. It kā visi gāja un pēkšņi kaut kas neiet. Viņi tā kā nometās rokas, tā kā nokrīt lejā. Es vairs nevaru. Ko jūs darīt tādā situācijā? Vai jūs tā kā, labi, nevar, tad tu esi lūzers un tu pazūd no šejienes, vai tomēr ir tāds celies augšā, padzeries ūdeni, izgulies, uzkrāj spēkus, turpinam tālāk. Kas ir jūs tie veidi, kā jūs panākat to kustību? Vai vienmēr tiešām tas, kurš paklūp, tad ir paklūps un paldies? Vai ir kaut kādi slepeni triki, kā jūs viņu dabūnat uz kājām? Ja vajadzēs, mēs arī kabatslakatiņu iedosim droši vien. Situācijas ir dažādas, protams, mēs centīsimies jebkā palīdzēt. Nezinu, tas būs tur mentorings, pieredzes stāsti, iepazīšana ar citiem uzņēmumiem. Nezinu, mēģināsim norādīt varbūt kaut kādām nišām, ko vēl darīt, ko vēl pamēģināt un tā tālāk. Bet, jāsaprot arī, ka viens tas brīdis ir investoram, kad viņam ir jāsaka, ok, beidzam šo ballīti, jo, mums tās investīcijas ir daudz un mēs nevaram izauklēties ar katru, tāpēc ir tāds bišķiņa izdzīvošanas instinktam pašam ir jābūt iekšā. Un tas ir jāvar parādīt jau īstenībā pirms investīcijas, ka tu nebūsi tas, kurš nokārs to rokas un tu pie pirmām grūtībām arī padosies. Kā tālajā galā mums? Tālais gals tieši par pēdējo jautājumu. Jā, par pašiem. Jā, es pilnīgi piekritīšu, ka fondu ekonomikā mūsu dzīves ciklā tomēr ir tā, ka mēs plānojam arī investēt no šī fonda vēl 15, kopumā 30 uzņēmumos. Tas jau būs apmēram 50-60 uzņēmumi. Un tu nevari katru auklēt aiz rokas. Un kādā mirklī ir tā, ka tu izvēlēsi savus tādus favorites vai mīļākos bērnus. Un tie, kur tev liekas tādi perspektīvākie, kas tev atgriezīs visu to fondu. Mūsu networks tāpat ir pieejams visiem mūsu jaunu uzņēmumiem. Mēs turpinām sniegt palīdzību roku, bet mūsu laiks, kur mēs to investējam, ir tomēr 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Mums ir jāizvēlas, kur to efektīvāk alocēt un kur to pievienoto vērtību rast. Burvīgi, paldies. Tā, tad pirms redzam laika mašīnu mums tikšķis beigām, bet jūs uz viņu tik ļoti neskaties. Varbūt tās, lai mēs tā noapaļotos un varētu tuliņās jau kā slēgties tālāk mūsu jau nākamajam līmenim. Varbūt tās katrs tie ir tā uz atvadām varētu tādu nelielu padomu šeit klātesošajiem, tiem, kuri tā kā domā, ka varētu kaut ko uzsākt, bet tikai tagad jau viņi dzird, ka jābūt tādam, jābūt šī tādam, un tās idejas mums tagad tādas populārākas, kaut kas jādomā par kosmosu, un kaut ko nenormāli, nereāli kosmosīgi, Un varbūt tās ir arī tādi, kuri jau tā kā ir pilnīgi gatavi, bet viņiem tikai nedaudz pietrūka neliels stūmiens. Katrs varētu tādu nelielu padomu šiem ļaudīm dot. Ar ko sāksim? Protams, Matīs, tevi? Jā, es nedaudz atkārtošos. Es sen atpakaļ. Tas bija 2000 gadu sākums, strādāju vienā valsts iestādē, bet sapratu, ka tur nav mans aicinājums, ka man vajag biznesu sākt. Un es blociņā rakstīju visādas biznesa idejas. Un nekur tālāk pa blociņu tas neaizgāja. Jo vienmēr ir, šitā nesanāks, te es vēl to nezinu. Un tāpēc es arī teicu, vajag ņemt, sākt un darīt. Vajag vienkārši darīt. Jā. Tas vienkārši tā kā, daram. Apmēram. Un aizņemties no ģimenes, kāds teica, ne? Vai draugiem. Draugiem, perfekti. Paldies. Aplaus Matīsam. Vētrani aplaus. Protams, tā viņš jūt, jo viņš mums iedeva reāli padomu. Citreiz naudu jāmaksā par tādu. Kāds būs tavs padoms?
mēs vienmēr atradīsim miljonus iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Bet, ja mēs paskatāmies tā globāli, tad droši vien labāks laiks, kad darīt kā tagad, nav bijis. Ja mēs skatāmies Latvijas mērogā, mums ir gan tiešām superīgi pieredzes stāsti ar jaunu uzņēmumiem, kam ir izdevies. Mums ir pieejams noteikti kapitāls vairāk, kāds jebkad ir bijis, jo ilgus gadus ir bijis tieši vakums šajā pirmssēklas stadijā. Tā kā šobrīd mēs esam gatavi tos finansēt. Un trešām kārtām visa tehnoloģija attīstība, mākslīgais intelekts, es nezinu, kaut ko radīt un notestēt un attīstīt ir daudz vieglāk kā jebkad. Tāpēc man liekas, ja kādam vēl tagad liekas, es pagaidīšu, nav īstais brīdis, tad tā kā jūs mēģināt apmānīt paši sevi, jo, manuprāt, šobrīd ir tik daudz kārtas mūsu rokās, ka vienkārši jāmāk ātri rīkoties, noticēt sev, mazliet riskēt un vienkārši darīt. Tā kā tas ir no manas puses, ka tiešām saņemties to spēku un tās ambīcijas un nolikt malā to pieticīgo latvieti, kas, diemžēl, daudzos no mums vēl mīt un tiešām iet un iekurot pasauli. Jā. Paldies, Laime. Aplaus Laimai, lūdzu. Skaļi aplaus, jā. Ārta tālais gals. Un tad nobeigumā es atkal piekrītu visiem, ko visi teica, bet es varbūt par citu tēmu. Jūs visi neesat šeit dibinātāji, un visticamāk jums nebūs savs startups. Varbūt kādam jums šeit būs, un tas ir pilnīgi ok. Manuprāt, ir vajadzīgi arī cilvēki, kas strādā jaunu uzņēmumos, un kam ir šī enerģijas. Pati biju kādreiz Nordegen, tagad esmu fondā, pirms tam biju fondā, un tas ir tik forši. Tur kā īpaši kā studenti jūs aiziet, jūs iemācāties, kad salīdzinot ar kaut kādu korporātu kompāniju, visu to 5 gadu vietā, gadā, 2 izauksiet tik ātri. Es ļoti iesaku apgrozīties ap šo pasauli, vai tas ir startupā, vai fondā, vai pašam kļūt dibinātāju. Un tad darīt visu, ko jūs jau minējāt. Paldies! Paldies! Aplaus, mīļie! Aplaus visiem 3! Skaļi aplaus! 3 reizes skaļāk aplaus! Paldies jums, mīļie! Paldies! Jūs varat droši iet atpūsties mazlietiņās, bet pārāk tālu noteikti nepazūdiet, jo mēs jau pēc brīža atkal šeit patās tiksimies, kur gan citur, ja ne tepat. Jā, droši.